Rīga 2014 organizēto pasākumu ietveros ļoti nozīmīgs ir arī brīvprātīgo ieguldījums. Tāpēc, lai noskaidrotu, kas ir brīvprātīgais darbs, kāda ir cilvēka attieksme pret to un ko šis darbs dod pašiem brīvprātīgajiem, Runā TV devās Rīgas ielās aptaujāt garām gājējus. Brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem doties, sevi pilnveidot un apgūt jaunas iemaņas. Tas ir, kad cilvēki par velti piesakās darīt kaut ko, kas viņiem liekas derīgs. Brīvprātīgi kādam palīdzēt, ne tikai Latvijā, bet arī doties ārpusē, tādā veidā iegūstot vēl vairāk pieredzi. Tas veido cilvēku sevišķi jaunu. Es zinu to, ka uzreiz tikt savā speciālitātē vienalga kaut kur, tā uzreiz tevi zaļu neņems, un brīvprātīgais darbs ir, kur dod iespēju visiem. Un tas viņiem sniedz kaut ko, ko ierakstīt savā CV. Attīsta sevi tādā veidā, tā viņiem kaut kāda veida darba pieredze, un cilvēks parāda, ko viņš māku. Tikai šis palīdz kādam par velti, tas palīdz arī karmas pluspunktiņiem. Ceļās cilvēka pašapziņa, kad viņš var vairāk nekā cits, un kad šī sirds mīlestība nav visiem. Viņš ir unikāls. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Tas arī dzīvnieki un veci cilvēki, un visi, kuriem ir vajadzīgs. Tas, ka viņiem kāds vienkārši palīdz. Sajust, ka viņi kādam ir nepieciešami. Tas droši vien dod kaut kādu labumu sabiedrībai. Tas, ko mēs redzam Rīga 2014, viņa brīvprātīgo kustību. Brīvprātīgo darbu kā tādu neesmu darījis, jo visu laiku esmu pats sevi nodarbinājis. Jā, es vienu brīdi dzīvnieku patversmē par brīvprātīgo strādāju. Nē, es neesmu, bet šobrīd man draudzene ir Nīderlandē un tieši ir brīvprātīgā darbā. Es esmu vidusskolas laikā strādājis Rīgas skolēnu domē, tāpat tās arī piedalījusies dažādās akcijās. Cilvēki nebūtu liela daļa tik sociāli, tik atvērti. Pasaule būtu slikta. Darba devējiem palielinātos diezgan ļoti izmaksas par darbiniekiem. Valsts izjustu asu trūkumu, ka nauda nepietiek, vēl kaut kas nepietiek, būtu daudz asāks problēmas parādītos. Vienmēr būs cilvēki, kuri grib dot pasaulē vairāk nekā vienkārši par ka viņiem to maksā, tāpēc brīvprātīgais darbs būs vienmēr. Skaidrs ir tas, ka brīvprātīgais darbs sniedz appusēju labumu gan darba devējiem, gan pašiem brīvprātīgajiem. Loreta Kalniņa, Armands Svelpe, Runā TV.